Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Čau! Tu šobrīd skaties Numeroloģijas spēks raidījumu. Šis ir mans lieliskais podkāsts, kur es tiekos ar Latviju atpazīstamām personībām, un mēs runājam par viņu talantiem un kā cilvēka dzimšanas dienas datums var ietekmēt katru no kā var ietekmēt mūsu dzīvi kopumā. Un šodien raidījuma viesis ir šobrīd ļoti aktuāls, es teiktu ļoti populārs, jau ar ļoti grandioziem sasniegumiem. Viņš kopumā ir tāds cilvēks orķestris un ļoti spilgta roka-zvaigzne Latvijā šobrīd, un tas ir dalībnieks no grupas Olas, Arvis Reiks. Paldies! Tāds garš ievads. jā, liels paldies. Ļoti augstu uzcēla man tagad. Jā. O, tas ir tikai sākums. Es tev pacelšu tagad tādā līmenī. Zvaigznēs. Un tad es ļoti sekošu tam līdzi, kā tev klājās tajā augstajā līmenī, jo tas ir tavās numeroloģijas zvaigznēs rakstīts. Es ļoti priecājos to dzirdēt patiesībā, jo es cerēju, ka kaut kas tāds tur būs, un vispār man ļoti interesanti arī atnākt. Es ticu tam visam un saprotu to visu, ka tas ir diezgan arī kaut kādā veidā loģiski, un man interesē vairāk uzzināt par šo tēmu, un man prieks atnākt tagad. Paldies. Superīgi, baigi forši. Īstenībā man būs ļoti daudz ko par tevīm šodien stāstīt, tev kaut kādus jaunus virzienus, tāpēc ir ļoti labi. Man vienmēr īstenībā pat vairāk patīk ar gados jaunākiem cilvēkiem. Tik piedodiet, visas zvaigznes ir interesantas, varbūt tās jau pieredzējušākas personības ir interesanti, tā kā pavērot, ka viņi jau tur ir nonākuši, kur viņiem ir jābūt, jāspīd tik spilži, bet tev vēl ir tā, ka tu vēl vari, teiksim, iegūstot visu šo informāciju, tu vēl vari tā kā izplešt šos spārnus un šo te lidojumu vēl plašāku. Jo, redz, mums ir tāda nedaudz tā tendence kopumā domāt šauri diezgan vai domāt tikai tādā līmenī, kā mēs spējam izdomāt. Lūk. Jā, es saprotu, ka ir kaut kas, ko mēs varbūt nezinām, un šajā gadījumā es varu uzzināt kaut kādas lietas, ko darot, es varētu nokļūt vēl augstāk. Jā, vai tieši otrādāk, ja tu to nedarīsi, tad tu kaut kādā brīdī sapratīsi, ka tu esi tā kā kaut kādā ziņā, mazliet, un kad, ja tu laicīgi uz to neiesi, nestrādāsi kaut kādā brīdī, kas ir ap 40 gadiem, kad mēs jau esam kaut kādu savu tādu lielo dzīves gājumu, tā kā, sevi jau noformējuši, un mēs saprotam, hei, mēs neesam īstajā vietā, un tā arī ir. Tā kā ļoti negribās, lai tā būtu. Tev šogad ir, vienmēr sakot, daudz. Ar šo gadu tev sākās lielais pārmaiņu laiks vispār kopumā. Ok, prieks dzirdēt. Jā. Bet kāpēc es tev uzrunāju? Paldies tev liels par 2 dziesmām, kuras man tiešām arī manā playlistē iehaipoja. Nārnija un Svētku nakts. Es pat pavilkos līdzi, man pat tik tā kā ir arī šī te dziesma iedejot ar dēlu. Super. Man ļoti patika, un es tieši tā domāju, es kaut kā tā spilgtāk par tevīm un tavu grupu. Olas es biju dzirdējusi, bet kopumā tā es sāku tā kā pievērst, kad rekā čaļi ir izdomājuši kaut ko, kas pavilka tādu haipu, tādu interesi, kad visiem bija tā kā obligāti jāuzfilmē šis te video, kā dejo no Svētku nakts. Pareizi, tas bija vienbrīd baigais hīts. Jā. Mēs tā arī gājām uz to tā kaut kā dabiski, bet tai pašā laikā apzināti, jo šobrīd mūzikā ir tā, ka 5 no 10 dziesmām aiziet no TikTok, kas ir ļoti interesanti un dīvaini, bet tāds tagad ir laikmets. Un, arī Nārnijai bija sataisīti tur, nezinu, ap 7000 tie TikTok tai dziesmai, kur katrs tur iefilmē, un tad cilvēki uzzina par to dziesmu ar vien vairāk, un viņi nokļūst topos, un tad vēl vairāk cilvēkiem viņi parāda, un tāds algoritms strādā mūsdienās. Un ar Svētku nakti mēs ar Denisu studijā jau viņš kaut kā sāka tā interesanti dejot to deju, kas ir. Tas Denis, tas arī tas TikTokā ir aktīvs. Viņš ir, man liekas, arī TikTok aktīvs, jā. Un Instagramā. Jā. Denis, viņam bija koncerts Palādījumā, pavisam nesen. Un, tā Svētku nakts solīt, viņš tur sāka dejot kaut kā tā lēkāt, jo viņš nebija nekad uz tāda, teiksim, tuc taisījis dziesmu, un ar manī viņš uztaisīja, un viņš sāka tā lēkāt priecīgi, un es teicu, tā reāli TikTok deja vecīt, taisam, filmējam, un uzfilmējam tam video 300,000 skatījumu, un tad visi sāka filmēt, uztaisījām vēl konkursu un visu, un tad tāds ripojām. Baigi labi aizripoja, man ļoti patika, tiešām. Prieks dzirdēt.
Klau, nu, mums jāķerās ir, vienmēr sakot, pirms Ārvis vēl nokļūs uz lielajām Wimbledon stadioniem, uz lielākajām tiešām pasaules Wembley, stadioniem. Mums jā. Wembley, tad mums tikmēr ir jāizrunā arī par tavu personību, kā līdz tam nokļūt. Tā kā tu esi īstajā laikā un īstajā vietā šobrīd šeit. Es nevaru sagaidīt, ļoti interesanti, ja godīgi, jā. Klau, nu lūk, tavs apziņas skaitlis ir 1/19. Nu, tur ir tā, ka man tad ir īstenībā no mūsu personībām ir ļoti daudz ar skaitli. Viens tev ar citu ir vienā dienā dzimšanas dienu, ne ar gadu, bet 19. novembris ir Roberts Štelmacheri basketbolists. Agrāk ļoti spēcīgs arī basketbolists, un es viņu personīgi zinu, un es zinu, ka arī tā kā tev pavērojot, un vispār 19 ir tā, ka tu visu panāksi, tur ir tā, vai nu tu panāksi ar labu vai ar cīņu, bet tu savu panāksi. Jā. Un tā ir ļoti laba īpašība patiesībā. Tā laikam ir, jā. Un tev Man draugi kaut vai, mēs aizjam un ir jāizvēlās, kur mēs sēdēsim restorānā. Viņi tā kā nemaz nepratojās. Viņi jautā uzreiz man, kur mēs sēdēsim, jo viņi zina, ka tā kā, ir kaut kāda tāda spītība iekšā, kad, vai es nezinu, kaut ko es iedomāju savā galvā, es tiešām cenšos to piepildīt, vai, ja tas nesnāk ar priekiem, tad ar asarām. Tev tā būs vienmēr. Tā ir ļoti labi. Tas ir tev tāds mega jaudīgs virzītājs spēks, un tev pat patīk cīnīties. Tev patīk uzvarēt, un cīnīties tev patīk varbūt pat vairāk. Bet redz, tajā vieniniekos arī daudzos tavos. Tur ir ļoti daudz idejas arī un virzītājs spēks. Un starp citu, tie, kas ir kopā ar Ārvi, tā kā tavā radošajā komunā, kuri kopā ar Ārvi sadarbojās, ja jūs gribat pārliecināt kaut kādā savā idejā Ārvi, kad viņam ir jāpiekrīt, tad dariet šo caur šādu te metodi. Klausos, no kā man jāuzmanāt? Jā, jūs dariet caur šādu metodi, ka jūs sakiet tā, Klau, Ārvi, ja mēs iesim šo te ceļu, tu gūsi panākumus un labu rezultātu, tad tev tikai tas interesē panākumi. Tas ir viens no, jā. Man liekas, ir cilvēkam, piemēram, galvenais tur dzīvē ir, piemēram, vienam ir mīlestība, vienam ir ģimene, vienam ir tas, un tad man laikam tiešām šobrīd šajā dzīves posmā vai līdz šim ir bijis tas, ka tie ir kaut kādā veidā karjera un tas. Jā, panākumi. Bet tā pašā laikā, protams, es vienkārši man šķiet, ka arī vīrietim kā tā līdz tiem 30 un 35 vai 40 ir jāizdara tās lietas, lai pēc tam arī laimīgi ir tā otra pusīte un ģimene, vai ne? Un tad man šķiet, ka šis ir īstais laiks cīnīties. Tev viennozīmīgi. Tādā ziņā tu būsi, tu esi arī liels brīvības mīļotājs. Kamēr tev vajag to brīvību tagad tik lielās devās, lai pēc tam tev atkal būtu tā, tu varētu sevi tādā, varbūt tās mierīgākā režīmā ielikt, bet tagad tevi nevarētu tā, tu esi jauns. Kaut gan pamazām varbūt tās tu jau sāc tā, jā. Mierīgāks palikt, es teiktu tā. Es gribētu, bet es saprotu, ka vēl nav īstais laiks. Klausies, kā tu iepazinies ar Žani? Tā, šis Denis, mans draugs. Bet ar Žani es iepazinos skolā. Mēs Stradiņu universitātē mācījāmies abi vienā kursā. Un mēs bijām pie nepareizajām durvīm, nepareizajā vispār ēkā izrādās abi kopā. Un tādā veidā mēs iepazināmies. Es čau, man tāds Āris, man Žans. Toreiz nepareizi atnācis, jā, es arī. Un tad mēs iekāpām mašīnā, aizbraucām uz pareizo vietu kopā. Un tad mēs iepazināmies un sākām domāt taisīt mūziku. Tur, jā, man bija ideja, ka varētu, viņam bija ideja, ka vajadzētu kaut kāds video taisīt, jo YouTube tur bija tajā laikā riktīgi sprāga vaļā. Un tad mēs izdomājām uztaisīt fanu grupu Olas, un tad to viss sākās, jā. Superīgi. Jā, jo īstenībā ar Žāni tādas nejaušas tikšanās jau nav beigās. Abi kaut ko sajauca, abiem tāpat kā bilde šeit tik sajaukt, jā. Tāpat kā bilde šeit tik sajaukt. Kaut kas sajaukt, bet beigās varbūt tas... Tad šis ir tas Denis, jā? Šis ir Denis, jā. Paldies tev, Denis. Jā, un Denis man ļoti labs draugs, un mēs arī taisam dziesmu svētku nakti kopā ar šo džeku, un tā ir tieši no klipu filmēšanas svētku nakti. Un mums ar viņu arī ļoti, ļoti daudz labas tādas kopīgas gaitas ir mūzikā un tā kā tā. Klau, tu esi tāds arī savāk paturpinot to tavu apziņas skaitli viens, kur arī cīnīties un pierādīt. Tu esi tāds riktīgs rebels, dumpinieks, kas arī piestāv, man liekas, tā roksvaigsnei. Laikam jau, jā.
Un man kaut kā tevi ļoti, es nezinu, kur tu man esi vēl šis te jūsu tā jautrība, bet man tur neredz kaut, tev ir kāds kaut, tu pazīsti šo cilvēku Es vispār? nepazīstu, kas ir. Tas ir, no redzi, tā ir jauna, mēs visi uzaugām ar šo te mākslinieku, tas ir no leģendārās grupas Depeche Mode, Jā. Deivids Gahans, Mhm. bet man tu viņu nenormāli atgādini. Nu, mēs apģērbušies tur taču nesam viena Nu, līdzīga. kaut kāds Un jums, Mati kaut kas Mati, ir, jā. un viņš arī ir tāds riktīgi izteikts rebels, nu, tā es redzu Okay. tevi, ka tu esi tāds ļoti konkrēts sava ceļa gājējs, kas tev ir jādara. Jā. Tu nedrīksti izšķīst citu idejās, citu Mhm. kaut kādās apvienībās, tev ir pilnīgi, tu esi izteikts sava ceļa gājējs. Mhm. To tu, Paldies. jā, Nu, es to jūtu arī visu laiku, jā, kaut kādas lietas, kas man jādara. Protams, nav vienkārši arī kaut kādā veidā, ka ir iesaistīts cits vēl puses vai kaut kas, no kā tu esi atkarīgs, vai kāds, kas ir atkarīgs no tevis. Un tāpat tās man nav variantu beigās. Ja es gribu būt laimīgs, tad man ir jāmauc uz priekšu. Tā kā, ne katram tas ir dots, bet ja tev tas ir dots, tad tev tas attiecīgi ir un jādara. Jo pasies to arī tādu inovatīvu, kaut kādu jaunu to kustību, kad nāca šīs te mūzikas apbalvojums, jums tur tādi protesti, jūs tur pierādījāt un pat īstenībā savu izcīnījāt beigās, tikāt sadzirdēti. jā. Nu, tā kā tu atnāc un jau ir kaut kādās paudzēs, ka atnāk šī te jaunā un pasaka, viss tagad būs šādi. Mhm. Un tu esi tas cilvēks, kas var šo te visu tā kā vektoru arī pabīdīt tālāk patiesībā. Paldies. Spēcīgi, jā, interesanti. Jā, tā Es kā tā nebiju tā nekad domājis tik tā no malas. plaša. Jā. Jā, bet tas tos skaitļos rakstīts ir. Jā. Nu, paldies. Man, Bet starp jā. citu, ko tu domā, tā, ka tu biji mazs, par ko tu sapņoji, kā tu sevi redzēji? Nu, es atceros, ka man bija 7 gadi, es lēkā gultā un dziedāju Renāra Kaupera prāta vētras dziesmas, un tas bija, es vienkārši iztēlojos milzīgas pūļas un redzēju visādas tādas vīzijas un zvaigznes un gaismiņas un visu ko, un tas laikam vienmēr ir bijis tas, ko es esmu vēlējies, man sapnis, jā, taisīt mūziku un starptautiski un kaut ko lielu, un tas ir tas, jā, ko es redzu. Superīgi, ka tu to pasaki skaļi un arī sev šo te nofiksē. Tev ir viennozīmīgi tikai uz tajā virzienā jāvirzās. Tev būs pamaz. Es tev saku, Jā. tev kaut kādā brīdī. Un, Man jau ir pamaz. tev jau ir pamaz. Jā, tāpēc es arī rīt lidoju prom, un arī tur viss sāksies daudz, kas ko es cenšos darīt starptautiski, bet jā. Superīgi. Baigla. Starp citu, tā pavirzoties, tu varēji savā numeroloģijas kartē vēl izlasīt vairāk par savu apziņas skaitli. Viens te ir arī ar to, ka ar ko tev ir jāstrādā, būs gana karsts, ja? Okay, būs jā. gana daudz informācijas. Nu jā, kas ir pats galvenais, tu esi ar tādu arī apziņu, ka tu esi gudrākais. Nu, tur arī ar to ir jāstrādā nedaudz. Jā, tā mēs arī egoisms, jā. nevaram. Jā, tur ir tas egoisms, Jā. tā otra pusīte, bet atkal no otras puses tev nevarēs tavas idejas, ja tu pa viņām būs ļoti pārliecināts un degsi pa viņām, tev nevarēs viņas aplaust. Un man patiesībā tā liekas vēl foršāka ir īpašība. Nu, tā ir forša tie Mans cilvēki. dažkārt, kad man mēģina aplaust, man ciedot vēl vairāk spēku. Jā. Tā kā, un tas ir forši, man liekas. Jo daudziem tas atņem spēku. Dažkārt man tās dusmas, es viņas izmantoju, lai motivētu sevi. Un tas, Jā. jā. Nu, arī tas cīņas spars ir arī ļoti. Tev tas 1 un 9 kaut kādā ziņā tā kā sabalansē. Jo, ja būtu tikai viennieki, ka es gribu, bet tam 9-niekam arī patīk cīnīties. Nu, tev daudz tur 9-nieku. Bet, Klau, Ārvi, šogad tev paliks 33 gadi. Jā. Pareizi, šogad jau, jā. Un šogad, iedomājies, tavs lielais pagrieziena gads, kas tev aiziet tagad, tā kā tu visu laiku dzīvo tajā vieniniekā, Jā. tev pārslēdzas 33 gados, kas ir meistars skaitlis. Man pilnīgi zosāt tādu patīkam. Wow. Meistars skaitlis, un kas tev iziet uz 6, tu esi mentors, tev kaut kas ir jādod sabiedrībai. Un principā ir tā, ka jebkām, kam tu pieķersies, tev viss sanāks, tev ir pats svarīgākais būt pozitīvā resursā. Bet tā kā tu esi arī mentors, tad tev ir vienmēr jāsaprot, ka tu dod sabiedrībai pareizās vērtības. Un kad, nezinu, kad... Tas nav tikai cirks, bet kad tas nav tur ir tikai kaut kāda cirks, vērtība apakšā, jā. jā.
Jo redz, jums tagad, jaunībai piestāv visas šis te mums pakas vienmēr krīt, Jā, mums jā, šampis jā, jā. vienmēr līst, Jā. viss ir forši, bet tev arī ir jāsaprot, ka, teiksim, te ir arī tā, to aizrauties ar kaut kādu pārāk uzdzīvto, tu nedrīkst. Nu Tas jā, tev tieši negatīvi tas ir tas, ko es atspēlēsies. gribēju dzirdēt, jo man šķiet arī, kad ir tiešām nopietnāk tam visam arī jāpiet. Nu, gan tajā apakšstāstā mūzikā, bet arī vispār kā tā. Ja šajā posmā, ka tev viss izdodās un viss notiek, tev nav tās disciplīnas, tad tu to visu vari pazaudēt vienkārši, vai ne? Jā, un tas būs savā ziņā, tev var būt kā vilinājums savā ziņā, bet arī, tur ir tas, tu vari būt superveiksmīgs, bet tikai to nesačakarēt. Tev tā lielā skatuves gaida. Tur ir tas ļoti, ļoti svarīgi. Jā, tas ir, tu to varēsi arī iepazīt, bet tātad, ja tu esi labā resursā, tev viss sanāks reāli. Ok, paldies. Un slinkot nedrīkst, bet to tu nedari. Tas slinkošana tev nedraud, jo tie vieninieki atkal viņos ir tāds motoriņš visu laiku iededzināt, iekurbulēts un gribas darīt. Tas tev 100% iedvesmojoši. Man jau tagad ir tā kā, jā, gribās jau iet un darīt. Superīgi. Tā, kas vēl tātad tas tev, bet tev bija šogad tāds, tagad tev ir tā lielā sajūta, kaut kas mainīsies, kaut kas būs savādāk. Man ir, jā, man ir. Es jau to esmu arī tā kā savā ziņā ieplānojis. Kaut kādā veidā man ir salikti savi tie sapņi, kurus es varbūt jau esmu izveidojis par mērķiem. Un eju uz to un meklēju komandu priekš tā un strādāju pie tā visa. Tā kā, jā, tas viss ir padomā. Es domāju, ka tiešām, ja es visu darīšu pareizi, tad es ceru, ka viss izdosies. Tev izdosies. Tev 100%, jo redz, tev ir tā, ka tev jau tas, savā ziņā vairs nav sevi tik daudz jāpierāda. Latvijā tu esi jau kaut kādu līmeni ļoti labu sasniedzis. Principā jūsu grupa ir uzlecošā grupa ar hītiem. Mierīgi uz šī te haipa, uz šīs te enerģijas jums jāiet tālāk. Es saku, Latvija tev būs pa šauru, un es arī īstenībā kaut kādu tieši taisīju numeroloģijas kārtu, man izliec kaut kāds raidījums ar tevi. Un tu tieši pateici tos vārdus, man Latvija būs pa šauru, es domāju, redz, kā man te viss pilnīgi atkal, nekas nav nejauši. Paldies, es ļoti priecīgs to dzirdēt. Tas ir tieši tas, ko es cerēju arī šeit sadzirdēt. Jo ļoti bieži jau kaut kas ir tavā galvā, un tu īsti nezini, vai tas tiešām tā ir, vai tie ir tavi sapņi tikai vai ne, bet es cenšos no visas sirds arī to visu realizēt, un skatīsimies, kas notiks. Jā. Es domāju, ka vēl viss kaut kas interesants, ja tu tajā mērķtiecīgi iesi, bet tas viennieks, es saku, ir ļoti par mērķi. Tas nebūs tā, ka tu kaut kā, tagad tā, mums tā viss baigi labi, neko nerakstīšu. Nē, tas nav par tevīm stāsts. Bet, es saku, arī atceries, ka tev ir jādod kaut kāda vērtība sabiedrībai. Jā. Kaut kāds pareizais tas vilciens, tas ļoti, doma gājiens. Tā, kas mums ir? Tā, mums iet tātad caur ko tu realizēsies, un tu realizēsies caur skaitli 7. Un zini, kas ir skaitlis 7? Darīt kaut ko, kur tu gūsti atpazīstamu. Tu nevarētu nekad būt vispār tāds cilvēks ar taviem skaitļiem, ka tu nebūtu atpazīstams. Tas tev būtu pilnīgi čau. Jā, man arī interesanti ir kaut ko tādu veidot un būt tajā kameras priekšā, un visu mūžu jau to es arī darīšu, un savā ziņā visi tie klipi un viss tas, un tieši arī uz to starptautisko ceļu man ir padomā un kaut kādā veidā to darīt ar troksni un uzmanības piesaistīšanu. Jo tas ir tā kā pirmais arī tādā mārketinga ziņā, ka tu uztaisi to, ka visi redz, un pēc tam tu tā kā virzi un piesaisti ar to pārējo, jo tas ir tā kā Lola spēlē šo spēli, ļoti tādu lielu troksni ienāc iekšā. Jā. Tev arī īstenībā ir forši, ka tie TikTokā, ka tu kaut kur biji ārzemēs, domāju, redz, kā ir dažādi tagad gan TikToks, gan sociālie tīkli palīdz mums viennozīmīgi, kad tu ar tiem karogiem tur prasīja par Latviju, Igauniju un tā tālāk. Amerikā, tu vari, jūs angļu valodā dziediet? Es šobrīd taisu mūziku diezgan daudz. Man ir tāds producents no Nīderlandes, Jarens, kurš arī būs rītā, ne rīt, viņš būs pēc 3-4 dienām Dubajā. Mēs taisam kopā mūziku, mums ir dziesma, ko es arī plānoju
drīzumā laist ārā. Un mēs bijām Spānijā, sarakstījām to dziesmu, un tad mēs tur vēl esam daudz jau sarakstījuši dziesmas ar viņu. Tā kā interesanti būs, kas notiks. Mēs esam sataisījuši labu mūziku, kas cilvēkiem patīk, un būs interesanti. Tagad ir jāizdomā, kā to foršāk izlaist ārā. Caur TikTok. Jā, nu tas ir plānā arī, jā. Nu jā, vienmēr sakot, te arī ir tā, kas mums ir ar septītnieku. Nu jā, ir tas, ka tev pat ir visu laiku tāda vēlme būs virzīties un attīstīties. Tur arī septītnieks nav mierīgs skaitlis, viņš ir transformators, nu, vai arī krīze. Nu, tā kā vēlams, protams, ir virzīties uz augšu. Klau, ejam tālāk, mēs tā diezgan raitējam. Nu, tā kā tu tulītās jau lidmašīnā, man viss ir jāpaspēj tev nodot visu informāciju, bet tiešām paldies, ka tu paspēji atskriet, un mēs vēl ierakstam šo te programmu. Ļoti vērtīgi, tieši tā zīmīgi, tieši pirms es lidoju uz turienu un visu darbojos, tā kā paldies, jā. Tā kā tu varēsi garajā lidojumā lasīt savu numeroloģijas man pat būs līdzi, jā, superīgi vispār. Jā, tu varēsi lasīt, meditēt un manifestēt un afirmācijas un ko tikai nedarīt. Paldies. Bet klausies, un tagad bīdamies tālāk, virzamies uz tavu būtības skaitli, kas ir 5, un tas ir globālais. To, ko es teicu, tā ir tava būtība, un nu, mēs no savas būtības, lai kā mēs vēlētos, mēs nekad no tā neaiziesim. Tad tev piestāv visa tā komunikācija. Arī starp citu, to, ko tu dari ar mārketingu, tas tev arī patiesībā piestāv. Nu, tas arī tu diezgan ar to nodarbojas, tad tu ļoti ātri māki uzķert to domu, kas tam klientam vajadzīgs un pavairot. Tu visu, kas ir viss, kas tavās rokās, tas ātri pavairojas. Nu jā, un tieši tu stāstīji par to globālo, ka es visu laiku teicu, ka es tā kā jūtu, ka man jau visu laiku spiež tā Latvija tādā ziņā, ka gribās, nu, pasauli ir milzīga un gribās, tā kā, es zinu, ka cilvēki ir tādi paši kā mēs latvieši un pasauli ir liela un interesanta, un arī es aizbraucu uz Ameriku strādāt par lifeguard, tā kā, tajā apmaiņas programmā uz Erasmusiem, uz visur, kur varu, lai vienkārši gan saprastu, kā viss notiek citur, gan arī savā veidā attīstīt savu valodu, lai es varētu tās lietas arī darīt starptautiski. Un arī tagad ar mārketingu mēs brauksim arī Dubajā, filmēsim un taisīsim reklāmas un darbosimies un paralēli arī mūziku tur. Un tā kā šis ir tāds ideāls ceļvedis man uz nākotni. Kuras valsts tev patīk, nu uzrunā pašam vairāk? Man vienmēr no bērnības, nu kā es vienmēr klausījos mūziku, skaties filmas no ASV, un es tur jau, tā kā tu teici, ka katru gadu es Dubajā, es katru gadu biju Amerikā. Bet tagad es šogad neesmu bijis vēl, un tagad es braucu Dubajā. Nu, redzēs, interesanti. Man patīk arī Eiropa, man patīk Eiropas tirgus, man patīk Eiropa un Amerika, palielam tie divi tirgi, man visvairāk interesē. Nu, visur, kur runā angliski, Lielbritānija arī, bet... Tev tu labi angļu valodu zini, nu, protams, jaunā paudze. Jā, nu, es zinu diezgan labi, jo es biju Amerikā 5 mēnešus, tad... Katru vasaru tur brauc mani draugi, gan amerikāņi, gan tagad no Eiropas ļoti daudz, arī ar mūziku mēs darbojamies, un tā kā, jā, tas globālais laikam ir. Tas globālais. Klau, nu parunāsim, tagad ejam nelielā reklāmas pauzē, un tad mēs izrunāsim, kuri tieši tirgi piestāv Arvim. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Mēs esam atpakaļ no reklāmas pauzes un turpinām sarunu. Kā es tev teicu, tad šogad tev ir lielais pagrieziena gads, tavos 33 gados. Vispār vai tev ir kāds iemīļotais skaitlis? Es pat atradu šitādu bildi. Iemīļotais skaitlis. 33, pasties. Jā. Es to neiedomājos. Wow. Vispār skaitlis. Interesanti. Nu, man tas uzreiz asociējās ar hokeju, jo hokejā man bija jāspēlē spēlēs. Un tad man patika vai 19, kas ir mans dzimšanas datums. Arī, nu, gada sākums. Bet 7 man vienmēr bija tā kā... Tad tie skaļi, kas man kaut kā krita acīs, varbūt vairāk vai mazāk. 7 tev piestāv. 13, 7, jā, kaut kas tāds. Bet nav tā, ka es zinu, ka daudziem ir tur
man, piemēram, draugam vai pazīstamai meitenei 22, un ka viņam visur tie 22 rādās. Un tā kā katram tas savs, jā, bet laikam 7 man tas, kas ir formas bija hokejā. Es pat nezināju, ka tu hokeju spēlēji. Es spēlēju, jā, 5 gadus trenējos, un tad mēs tā kā entuziasti paspēlējam ik pa laikam, bet ne visai nopietni, bet hokejs vienmēr bija sirdī. Kopš bērnības arī ar tēti es skatījies vienmēr hokeju un gaidām pasaules čempionātu arī šogad. Jā, superīgi. Klau, bet atceries, ka šogad tad tu vēro visus notikumus, kas tev notiekās apkārt. Jo vispār arī tam vienniekam ir laba intuīcija. Tu vari paļauties uz savu intuīciju. Kaut Jā. kā, jo tajos devītniekos tev ir ļoti, ļoti daudz, un tas devītnieks var tā kā, tieši tu, ja tu sapņo kaut kādus, redzi naktī sapni kādu, tu viņu pieraksti un pāanalizē, nezinu, tur lielo skatu, tad tev viņa būs. Tas nav tikai kaut kāds murks, bet tev viņa būs. Lūk, jā, kā es tev teicu, kad arī tas mārketings tev piestāv, tu vari pavairot, tev ir kaut kā tāda sapratne, tāds foršs, ka tev ir gan mūzikas joma, gan mārketings, tas jau ir vispār arvien vairāk un vairāk šis te mārketings ieskat no tiem klasiskiem mēdījiem, pat patiesībā aiziet jau vairāk uz digitāliem, sociālmēdījiem. Jā, un tas tieši tas, kas iespējams tāds labs trumpis, lai tagad ietu mārketingā, jo es to visu saprotu. Es video esmu filmējis no bērnības, no 12 gadiem, un varu teikt 20 gadus. Tā kā es tiešām zinu, ko es tur daru. Es pabeidzu arī bakalauru kino režijā un kino producēšanā. Un tā kā mēs savu seriālu taisīsim visu kaut ko. Un no filmēšanas, montēšanas to visu, tās manas mājas. Un bizness vienmēr man interesēs. Man interesēs arī lieli sasniegumi finansiāli kaut kādā veidā, lai es varu uzbūvēt savu māju, nopirkt savu mašīnu un visi būtu laimīgi ģimenē. Un tādā veidā es arī pamācījies un pastrādājis dažādās mārketinga aģentūrās pa īsiem laikiem ļoti, jo es ilgi vienā vietā nevaru nosēdēt, bet tā pašā laikā es esmu ļoti daudz uzņēmējs iepazinis, arī skatījies no malas un visādas lietas pierakstījis un sapratis, un kaut kādā veidā tas, ka tu strādā ar uzņēmumiem, katru reizi cits uzņēmums, katru reizi cita nozara, katru reizi kaut kas, piemēram, tur, nezinu, mums ir klienti, tur drifts, tad mums ir klienti, tur saules paneļi, tad mums ir tas, un katru reizi ir ļoti interesanti kaut ko jaunu var iedot tiem cilvēkiem. To, ko es arī tev nepateicu, kad skaitlis 6, kas ir tavs misijas, tagad iestāsies vēl spēcīgāk. Tu esi absolūtais mākslinieks, tur ir māksliniekšā, tu esi mākslinieks, un tur arī ir tā brīvības. Tevi nevarēs ielikt ofisā, tagad ārvi sēd no 9 līdz 5. Tas nav stāsts par tevi. Man ir ofis, bet es jau tiešām nesēžu no 9 līdz 5. Man ir tā kā savs ofis, un pārsvarā es ieeju uz 2 stundām, un tad man kaut kur jābrauc, jāskrien kaut kur. Tas ir kustīgais. Jā, tā ir tas. Tā, ko atgriežamies pie tām valstīm. Es paskatījos, kuras valstis tev piestāv. Es maz nezināju, ka tev to Ameriku ir tāds. Nē, es nezināju. Man tas ir vienmēr sirdī bijis, jā. Tur būs tev gandarījums. Jā? Reāli. Es pilnīgi to liku, un es sajūtu tev... Pilnīgi tā bildē izstāst, ka man piestāv. Tev ļoti piestāv. Tu tur esi iejuties. Amerika tev piestāv ļoti. Tur tu gūsi tiešām tādu, tas būs pirmkārt tavam mērogam patīkam. Redzi, ir... jā, viņš ir milzīgi Amerikā, jā. Tu esi vienmēr bijis pilsētā dzīvojis, vai esi kaut kur? Es esmu pilsētā. Tu esi pilsētā. Jā, man arī Ņujorka ir viena no mīļākajām vietām pasaulē, jo es tā kaut kādu jūtu, vienkārši tur, es jūtos uzlādēts tur riktīgi. Man ir daudz enerģijas un gribās visu ko darīt un satikt cilvēks, un visi ir tādi ļoti atvērti un visi notikumi. Un dinamika liela, ka nav tur tāds čilošana, bet tev vajag dinamiski visu, lai notiekās hops. Tāpat kā, jā, es nevaru nosēdēt pie frizieru stundu, tāpat arī man šķiet, ka tur viss kustās, un man tas tiešām dod enerģiju kaut kādā ziņā. Jā, forši. Tad tev tā Amerika, tad atceries uz turieni tev jāvirzās ir. Tev ir obligāti kāds lielais tirgus ir jāiek. Principā jau tā, ja tu iekaro Ameriku, tad jau tu visā pasaulē esi. Tad es apskatījos arī, kas tev notiek ar Angliju.
Anglija netika labi patiesībā. Nu jā, vispār jau Anglijas tirgus ir ļoti grūts, jo viņi savā ziņā kā tauta ļoti sargā savu to iekšējo tirgu vispār kā tā. Bet es biju pamācījies Anglijā un sapratu, ka es tur negribu dzīvot. Nu, tev viņi nepiestāv tik ļoti. Nu, laikam, jā, es nebūšu īstais. Nu, kaut kādā ziņā. Ne, man ļoti patīk daudz mūziķi un viss kaut kas, kas nāk no Anglijas. Viņiem ir spēcīgi jāstarpcīt. Un vispār kā tā, nu, aizbraukt tur pats ir superīgi. Tā kā tur tiešām gan lēti aizlidot, gan kaut kādi latviešu koncerti notiek un viss kaut kas ir forši un vispār tā karaliste kā tāda, viņi ir sena un viņiem ir tur tā kultūra interesanta, bet dzīvojot tur, es pamācījos tur skolā, nu, mūziku, producēšanu kaut kāds 3-4 mēnešus, un es sapratu, ka es nekad dzīvē negribētu tur dzīvot. Tieši, nu, tur tā, man nav mana vieta laikam, bet jā. Nu, tāpēc, ka viņiem ir pārāk sava tā kultūra izteikta, ka Jā. tavai atkal brīvdomātāji Vai ne, stilam jā, viņi tas laikam tur, tas, jā. jā. Viņi tu nelaiž iekšā tādas brīvdomātājas tik Jā. viegli. Amerikā reiz grib tādu svāju galpu, viņiem neinteresē tu no turienes vai no turienes, ja tu esi. Nu jā, un Amerika arī veidojusies no tā, ka tur ir vienkārši no visurienes sabraukuši cilvēki, un tur tā open-minded cilvēku īpašība, man liekas, ļoti spēcīga, ļoti lielā līmenī, jā. Nu, jau viss gan no Eiropas, visiem Amerikā, nu kā viņi 300 gadus tikai veci, un katram ir radinieks kaut kur vai Eiropā, vai vēl kaut kur, vai tā kā, jā. Nu, lūk, kas mums vēl, nu, es vēl paskatījos interesi pēc Japāna, jā. Japāna. Man interesē vispār Japāna kaut kādā veidā. Bet, jā, Bet Japāna tev labi. Jā? Jā, Japāna tev arī labi, tur tu justos, ja Amerikā tu gūtu šo te lielo gandarīnu, tad Japānā tā kā savējies. Jā, nu, kaut kādā ziņā es vienmēr esmu domājis, ka es iepriekšā dzīvē biju Japānis. Tāpēc, ka es biju maziņš, man kaut kādas tādas mūka vīzijas rādījās kaut kādiem tempļiem, kaut kas tam līdzīgs, un es kaut kā vienmēr esmu domājis par to. Man ir cilvēki saka, ka es iztos pēc ķīniešu, jo man šķības acis, tā kā arī bildē var redzēt mazliet. Jā, ir. Un kaut kā tas karoks piestāv mazliet, varbūt. Bet es klausies, Korejā vai kur bija tā populārā grupa? Kā viņi bija? 3 burti, vai ne? 3 burti grupa. CBS vai kaut kas. Jā, un es kaut kā arī, nezinu, kaut kā man uzreiz tāda BTS, BTS, un viņi pēkšņi kaut kā izšāva pa visu pasauli un visu. Jā. Un es kaut kā iedomājos. Vispār, man liekas, tur viņiem arī tas tirgus ir milzīgs savā ziņā, jā. Es, starp citu, gribēju pagājuši, kad jau aizbraukt uz Japānu, nekad neesmu tur bijis, bet es domāju, ka varbūt man izdosies šogad. Tā kā Tu paskatīsimies. sāks ar Ameriku, Jā, vai ko, bet sāksim ar visādi Ameriku. Japāna labāk, Anglija tev nē. Nu, tā, kas mums vēl, jā, vienīgais tas, ka tajā Anglijā, bet tur vairāk uz tādiem projektiem varbūt tās nekā mūziķis, tur varētu izpausties, bet tur tajās reklāmās, bet es domāju, nu, tev tomēr, kas ir prioritāte? Nu jā, prioritāte droši vien ir jo vairāk cilvēki, jo foršāk, un Amerika tiešām 300 miljonu cilvēku, un, nu, es nezinu, viss stāsts tas neiespējami vai nenormāli grūti, bet ir forši, man liekas, tieši darīt kaut ko, kas ir neiespējami. Nu jā, un tev arī ir baigi svarīgi, lai tev būtu finansiālā neatkarība, Jā. nu, pilnīgi. Ja kaut kas nebūs ar finansēm, tad jūs jutīsiet Nebūs Arvin, spēks, nebūs garstāvoklis pirmām kārtām. Jā. Aizsār, tu tāds esi impulsīvs, tev kāds slikts garstāvoklis, kā tu izpaldies? Droši vien cilvēki to jūt, jā, bet man grūti tā no malas pateikt. Nu, es necenšos kādam bojāt dienu katrā ziņā, bet ja tas ir tāds tuvs cilvēks, noteikti, ka viņš zinās, ka kaut kas nav labi. Bet, nu, nē, es esmu tāds, laikam, neesmu tāds, ka es zinu, ka ir cilvēki, kas uzreiz kādam var sabojāt visu dienu. Jā, vai manipulātori, tu tāds nē, tev ir nē. gaišā ķēniņa, enerģija, nu vienīgi tev nevar, ja tu tajā brīdī jutīsies tā, tad tev nevarēs pateikt, nu, kad... Zinu, Arvi, tagad jādomā, nu, tu tā jutīsies, un tu varēsi arī diezgan, bet kas ir īstenībā, es uzskatu, laba īpašība, pateikt, kā tu domā un acīs. Tu nebūsi tas cilvēks, kas aiz muguras baigi. Nu, nevajadzētu tā būt. Cenšos to nedarīt, jā. Nu, jā, man arī es esmu varbūt kaut kādā ziņā ticis visādām bērnības lietām pāri ar to, kad agrāk man ļoti bija bail teikt, ko es jūtu, un tad es kaut kādā brīdī pateicu tik daudz, ka viss pārējais liekas sīkums. Un tagad, tā kā kopš tā laika, man liekas, ka
kaut vai elementāras lietas pateikt uzreiz acīs, tas ir daudz labāk un veselīgāk tomēr beigās. Jā, it sevišķi kaut kādā kolektīvā, tas ir forši. Jā. Jo, redz, tu esi tas cilvēks, kas pulcē ap sevi. Tu esi tas, tā enerģijas, tas virzītājs spēks, savā radošajā grupā. Un tu esi tas, kas izdomā, kas zvanīsim tam. Jā, organizē visu tādā ziņā, jā, tā laikam ir. Tas ir superīgi. Lūk, tagad mēs ejam uz šādu te spēlīti. Bērnībā vēl atceries, spēlējām miksiņus un desas un visu ko. Lūk, mēs virzamies jau, tā ir tava matrica dzīves. Nu, redz, tevi tā, kad es teiktu, ka tu ar savu intuīciju un ar savu kaut kādu darba spāru, ar tādu neatlaidību, tu esi jau kaut kādus tos iksiņus, es pilnīgi redzu viņus atklājis jau. Un kad tas ir forši, turpini dzīvot saskaņā ar savu intuīciju, neaplauz savus sapņus. Nu, ja tu, nezinu, citreiz mēs izstāstīsim tur kādam radiniekam, es gribu spēlēt, uzstāties uz Amerikā, uz lielākās skatuves, un kāds pateiks, no Ārvina, tu beidz sapņot. Tādiem cilvēkiem nestāstīja, citreiz nesapratīs tavu to mērogu, bet tev tam pie tā sava mēroga, ja tu viņu iekšēji jūti, tev pie viņa jāpieturās, ir vai šķīst vai plīst tiešām. Nu, lūk, pie kā tev ir jāpiestrādā, tev būs arī ļoti precīzi viss aprakstīts tavā numeroloģijas kartē, jo redz, kur ir pirmā līnija, ir ātrā realizācija un ļoti labi, ka tu konkrēti jau zini, ko tu vēlies. Tev tātad jāstrādā ir ar saviem mērķiem un precīzi jāzina, ko tu vēlies. Tu vispār tādu plāno? Es plānoju. Laikam tas ir tas, ko man tiešām vajadzētu vairāk darīt, jo ļoti dažkārt kaut kas notiek cits, un tas man izsit no tiem plāniem. Un es visu laiku, man iespējams nav bijusi pareizā komanda, kas ir stipri cilvēki, kas arī nāk kopā ar mani. Un man ir atkal komanda, kas iet kaut kur citur, un tad man ir kaut kādā veidā grūti saprast to īsto ceļu, un tad es esmu tā pa vidu, ne šur, ne tur. Un tas ir tas, ko es pats arī saprotu un vēlos tā nolikt stingrāk salikt tos pamatus, ko es pats gribu tiešām dzīvē, un iet uz to ar lielāku procentu no savu laiku, teiksim tā. Tev ir jāiet. Jo zini, kas vēl tajos devītniekos var būt, es pavēro, vai tev tas ir, bet tev ir mērķis, mums ir komanda, mums jāiet uz mērķi, bet tad tur kaut kas, un tad, kad tu sāc kaut ko palīdzēt tur cilvēkiem, vai kas tev tas ir? Ir, jā, ka mazliet pazaudē savu pašu to fokusu. Jā. Un izšķīsti tur tajos kaut kādu tur sākt organizēt, tur tam palīdzēt šim, vai tas cilvēks neizdara savu darbu, kā vajag un ko, un tā čomu būšana, un citreiz varbūt tās ir grūti pateikt, zin, šitā neies krastā, jo viens ir čomi, viens ir mērķi. Jā. Nu, tas ir arī otrā lieta, jā, kas ir kaut kādā veidā arī līdzīgi tas, ko es teicu, bet šeit ir pat, es saprotu domu, jā, kad ir jāsaliek tās prioritātes un ļoti stingri ar tādu ļoti stingru plānu arī jādara viņas. Un jāmēģina noturēt fokus, jā, un saprast, kurā brīdī tu vari kaut ko darīt citiem, kurā tev ir jāiet savs ceļš. Jā, jo citreiz arī tad, kad zini, kad es no tā cilvēku sagaidīšu, viņš visu laiku atbrauks un kaut ko palīdzēt, cilvēks sāk to izmantot. Labās sirdis, īstenībā tajā devītniekā ir gana daudz labās īpašības. Nu, tāds ir laba sirds, plaša palīdzēt, tu to domā, dot arī sabiedrībai, tas ir ar mākslu, tu to dot sabiedrībai, bet un tajā nedrīkst ieiet pārlieku. Ka tevi nodzen, tiešām tu to ļoti labi saprat, ka tevi tagad nosit no tāda mērķa, tu ej uz kursu, uz savu mērķi, tev nosit to kursu, un tu tagad sāc ar kaut kādām citām lietām, ar kurām tev nav jānodarbojas, bet ar to nodarbojas, piemēram, tev komanda, viņiem par to maksā naudu vai kā, un pie šitā piedomā. Nu jā, tur tāda stingrība vajag tādu mazliet vairāk varbūt. Jā. Gribās jau būt labam cilvēkam visu laiku. Gribās būt labam cilvēkam, mums gribās citreiz, mēs esam gatavi uz ļoti daudz ko labu attiecību vārdā, bet šis te tagad saproti, ka tagad sākās tagad, Arvi, tev sākas tava īstā spēle. Yeah. Tu līdz šim te iesildījies, parādīji, ka tu vari, ieguvi sev apliecinājumu, ka tev viss padodas, cilvēkiem patīk, ko tu dari un tā tālāk. Un tagad tev aiziet jau īstā spēle.
Tiešām tā tu arī sev tagad noliec ļoti labi, ka tu tas ārzemju producents ir. Nu, Nu, lai paldies. nesanāk tā, ka kaut kādi ir Milzīgs prieks to 40 dzirdēt. gadi, un tad tu Jā, saproti, tad ka ir kaut kas nav izdarīts. palaists. Jā. Es jo- par to domāju katru dienu, gandrīz tā kā, Tas ka ir ļoti nesanāk tā, jā, tāpēc tas man arī ļoti motivē. Bet milzīgs prieks to tiešām dzirdēt, un cik liktenīgi liekas tieši tagad šo man visu pastāst. Tā kā, Jā, tev tas ir. Es ap citu tieši arī nejauši kaut kā, nu, nekas nejauši nenotiek nejauši, bet es kaut kā tur arī YouTube skrulēju, man izlec Opras Winfrey's tāds ļoti labs citāts. Pārstāj būt jauks. Tev ar to nav jānodarbojas. Un man tas Jā, tik arī tā, nu, mums nav jābūt jaukiem ar kaut ko, ja mēs neesam saskaņā ar šo te. jā. Es saprotu, man bija arī tāds teksts, nav laika, es neatceros precīzi, bet ar domu, ka nav jēga mēģināt pierādīt, cik tu esi labs un tērēt tam laiku. Tā kā, Jā. un tas ir, jā. Jo īstenībā ir tā, ka, jo redzi, arī tie cilvēki, kas ir ar Arvi vienā komunā, viņiem ir paveicies, jo to ar savu draivu tu vari aizvest ļoti tālu. Saproties? Jā. Bet lai nesanāk otrādā, kad kāds tev, es tā Jā. kopumā, es nezinu, jā. ne tavu komandu, neko, bet lai nav tā, ka tevi bremzē, jo tad Jā. varbūt tās tev ir jāiet ar citu komandu, ja tu jūti, ka tev bremzē. Nu jā. Nu tāds. Nu jā, Uz to par ko padomāt. tas ir, jā, kas kaut kādā veidā ir kaut kādas lietas, kas man savākās uzreiz, protams, jā. Kad tu zini, kad ir Žanim dzimšanas diena? Es nevarēju atrast. Viņam ir 13. aprīlī. 13. Viņš ir radošais. Jums ir tā, viss jums labi ir. Ja būs kopējie mērķi, kā nebūs kopējie mērķi, tur var visādi būt, bet kā būs kopēji mērķi, būs ļoti labi. Ok, paldies. Viņš ir radošais arī, tā kā Jā. viss tur ir kārtībā. Jā, sveiciens Žanim. Mēs vēl izanalizējām viņu nedaudz. Tā, tagad pār matricu vēl. Jā, tātad, kā tu zini, enerģija tev ir, to jau mēs zinām. Ar sportu ir vēlams nodarboties. Jā, nu, mīlu sportu. Ļoti Visi labi, sporta veids, jā. ideāli. Bet nu pats arī tur hoķi uzspēlē Jā, un nu, tā. jā, hoķis, tenis, zāle, kross, mēs skrienam ar, tā kā viss man patīk, Ideāli, jā. Jebkurš ideāli. komandas sporta veids arī. Ar to tad arī tev tas tev palīdz daudz, viennozīmīgi. Kas mums ir jāpievērš uzmanība, ir par tātad komunikāciju, izpratni par cilvēkiem. Tev ir jāiet ļoti pareizā komunikācija. Man liekas, ka tu to esi ļoti labi attīstījis, un caur komunikāciju tu nokļūsi līdz materiālai pasaulē. Vēl tev nav te tas trīnieks. Vispār tu lēmums, kā tu pieņem ātri? Tā, es tagad domāju, ka kurus lēmumus. Bet tu tā nepārdomāti Redz, kā es ilgi domāju, laikam lēni. Nē, nu, es atšķirībā kādas lēmumus. Es dažkārt uz emocijām visu kaut ko pieņemu, visādas lēmumus. Jā. Pareizi atbildēji. Tev ir jāizanalizē. Tu vari uz emocijām pieņemt lēmumus. Centies izanalizēt. Nezinu, tev kāds tur čoms saka, jānopērk tādu un tādu aparatūru, tur tas izanalizē, paskaties, izpēti, un tad tev viss būs kārtībā. Tur vajadzētu loģisko ieslēgt vairāk nekā. Jā. Man tāda spontanitāte ļoti bieži, tik daudz sāc. Jā. Tas nenozīmē, ka tu nepareizi pieņem lēmumu, bet vispār citreiz... Saprast, kurā virīdī viņu izslēgt un ieslēgt. Nu, to var uztrenēt, bet citreiz ir tā, ka dzīve jau mūs tāpatās redzējusi, kaut kad noteikti esi pārsteidzīgi kaut ko pieņēmis, kaut kādu lēmumu, pēc tam ir jānožēlo, un tev ir vērtīgi izanalizēt, kas tev nav tā kā tajos ciparos ielikts, tas trīnieks. Man palīdz tieši sarunas arī ar draugiem vai kaut kādiem cilvēkiem, kas saprot mani, un tad viņi pasaka, tā kā kaut kāda realitāte nolasa man pretī, jo man tā kā viss liekas ir iespējams. Starp citu, atkal Žanis ir baigais analizētājs. Viņš visu tur izfiltrē, izanalizē. Tā ir, viņš ir datu cilvēks. Uz viņu var tādā ziņā tur paļauties. Viņš izanalizēs. Jā, tā kā ar kur mēs jau salikām komandu kopā. Un vēl visu, jebko, ko tu dari, darīt ar gandarījumu. To tu dari.
Nu, man ir atkal vienmēr liktas, ka varēja labāk, var šito labāk. Un tas var būt tāda problēma, kas man kaut kāda, bet tas jau laikam Tas nav slikti, es radošiem uzskatu. tā ir, jā, tāds. Tas ir visiem, kas kaut ko rada, visiem ir šī sajūta, ka kaut kas nav līdz galam gana labi. Jā. Nu, Bet tas savā veidā tev attīst arī. attīst. Jā, man arī katru reizi, kaut vai pa saviem podkāstiem, man vēl šo un vēl šo, tā tas ir. Bet, viss ir ļoti labi. Viss ripo. Tev varbūt kāds jautājums ir īstenībā? Kāpēc tur ir iksiņi? Iksiņi, tās ir tās enerģijas, kuras tev nav atklātas. Tev īstenībā nav daudz, bet tās tu vari visas atklāt. Tad 4, te būs tev aprakstīts savā numeroloģijas kārtē, kuras tev ir jāizpild. Tātad 4 tu uzstādi mērķus, 7 ir, ka tu pieliec klāt jau konkrētas darbības. Es šo lidojumā tiešām visu lasīšu un domāšu, Jā, tu lasīsi, un ja tev rodas kāds jautājums, Ārvi, es esmu tavā rīcībā. Es gan zinu, ka tu ļoti lēni atbildi uz ziņām, bet kaut kad atbildi. Es tagad bija trakais laiks vispār, man bija tik daudz, kas jāpabeidz tieši līdz aizdoju prom, tā kā atvaino, bet tagad es esmu apakaļ WhatsAppā. Viss kārtībā. Klausies, Ārvi, parunājam par tavu maģisko gadu. Tev ir es jau tev teicu, tev ir 33 gadi šogad. Tavs misijas skaitlis pārslēdzas 33 gados. 33 ir meistarskaitlis. Tad ir 3 meistarskaitļi, 11, 22 un 33, kas iet jau misijā. Tur ir tāds, ka tev tas ir tā kā tāda spēcināta enerģija šajā te skaitlī. Atceries, ka tu esi mentors. Jā. Un starp citu, kas tev notika liels 23. gadā? Tu vari atcerēties? Tā, 23. gadā. Tu nebija Nārnija? Man šķiet, ka mēs ar olām, man šķiet, ka 23. gadā iznāca mums ar olām pirmais hits kopš tiem vecajiem laikiem. Mums bija tā, ka mēs ar olām izdevām dziesmas senāk kaut kad, un tad 23. gadā mēs atzimām. Mums bija tas no 15., 16., 17., 16. es pats ar solo daudz ko darīju, 17., 18. uz tiem solo dziesmām braucu daudz kur uzstāties, un tad bija tad tur visādas drāmas ar dāmām, un tad visau kas un cits, un tad bija Covid laiks, kad visiem mūziķiem bija viss aizslēgts ciet, un tad 23. bija tā, kad Covid bija beidzies, un mēs ar olām izdomājām atgriezties, un tad mēs izdevām dziesmu Dzīvot kaifs, un tas tā izšāva mums, mēs sākām koncertēt, mēs paziņojām, ka mēs uzstāsimies Palādījumā, un tad mēs 24. Izdevām Nārniju un izvārdojām Palādījumu, visu vasaru bija Pioneru festivāli. Tas te varētu teikt, ka iegriezās 23. 23. iegriezās, un 23. tev sākās jauns 9 gadu cikls. Tā kā uz šitāda viļņa augšu pejoša ar šo te tā kā sapratni, kad viss ir iespējams. Tev tā tagad jādzīvo ir. Viss ir iespējams. Nav nevieni tirgi, nevienas skatuves, nekas tev nav par... Let's go! Let's go! Lūk, tu šogad, pagājušo gadu, tu kaut kā formēji kaut kādas sadarbības? Pagājušajā gadā ar ko? Jebkāda, vai tur kā paplašinājās komanda. Jā, un šogad tev 25. Ir jau kaut kāda tā kā iespējama tāda fortūna. 24. bija tas, ka es iepazinos ar Nīderlandes to producentu, un mēs izveidojām to anglisko dziesmu un visu to. Grupu, es jau tev saku. Un tad tagad mēs taisījām dziesmas līdz šim, un tagad mēs braucam tieši uz Dubai filmēt un darīt tā kā varētu būt, ka tas ir viss, kas un šogad tev iegriezīsies kārtīgi ballīte jau. Tev šogad iegriezīsies jau kārtīga ballīte, trīnieks, mums arī sakrīt ar mūsu X3000 atbalstītāju. Paldies. Bet, trīnieks ir tāds, ka tu šogad tev var būt kaut kādas nejaušas visam nejaušam, saproti, ka nekas nav nejaušs. Kaut kādas iespējas, kaut kādas satikšanās vispār, kas šogad ir ļoti svarīgi, jo tu būsi aktīvāks, dinamiskāks, visur iesi, visur, kur tevi sauks, uzstāties, runāt, visur ej, tu tālāk virzīsies. Nākamo gadu tu jau
radīsi kaut ko jau jaunus, kaut kādus, nezinu, vai nu tie ir albumi, nu kaut ko jau tu radīsi, un tad tev sāks, nu tu iespējams, nu tev tagad tev sākot no šī gada viss tā kā pavairosies, Jā. mērogu iegūs. Tas ir Strādā uz tas, uz ko mērogu. es ļoti ceru, un man es tā kaut kādā veidā es jūtu to, ka tas skaitlis arī kaut kādā ziņā. Es visu laiku domāju, ka man jāizdara šis līdz 3, tad 3-1, tad sapratu, ok, nu 3-3 ir kaut kāds tas Jēzus vecums, kad, nezinu, man šķiet tiešām, kad Džeks ir labākajos gados, lai visu izdarītu, un es to arī jūtu, tā kā kaut kādā veidā nobriedis, bet kaut kādā veidā tas azarts un deksme acīs vēl projām spīd, un tad ir tas īstais brīdis iespējams, jā. Tavs producents, viņš tā kā arī redz, kad grib tos lielos tirgus, Jā, grib jā, tos jums sakrīta vīzija. Pilnībā, tā kā tas ir viņa sapnis, un viņš ir no Nīderlandes, kur ir mūzikas, tīpaši tā elektroniskā mūzika, kas ir arī tā kā, tur ir, nu, numur 1 cilvēki no turienes, un tur līmenis ir pilnīgi cits nekā Latvijā savā ziņā, un tad es daudz tur iepazinis ar Džeku no Amerikas, kas mums palīdz rakstīt dziesmas arī, un mēs tur esam labs tāds networks un zinām, ko darīt. Tā kā, jā. Ļoti labi. Nu, es domāju, ka, ja tu šo ļoti apzinās, tiešām atmet tagad visu lieko šādas te iespējas, parēķini tev atkal pēc 9 gadiem būs jāgaida. Tev tagad jāpātrinās un jāaiziet tajā līmenī, kurš ir tev paredzēts, jo savādāk tu negūsi iekšējo gandarījumu. Es tev to gandrīz vai nenovēlu, bet apsolu, ka tu tā jutīsies. Man ir tāds viens jautājums īstenībā. Es visu laiku domāju, vai tā kā pilnībā, nezinu, nogriezt visu, lai tā disciplīna būtu super, vai tajā pašā laikā vienkārši nepārforsēt un tā kā, nu, arī ļaut sev mazliet kādā brīdī varbūt atpūsties, bet vienkārši turēt to mērķi un pareizo komandu un iet un darīt. Vai man vajadzētu pilnībā visu noslēgt nost un tā kā, nu, tas ir tāds man jautājums, jo es nesaprotu, kas ir labāk, jo savā ziņā arī, ka tu esi baigi visu laiku sasprindzis, un vai tas ir arī labi, jo tas kaut kādā veidā tu pārdedz. Jo redzi, tev arī tajos 9, par cik tur tā cīņa, ir tā nedaudz tā sevis pārdedzināšana, un ar to nevajag. Jā, nu tad paldies. Prieks to dzirdēt, jo man tiešām ir tā, ka man, nu, kad ir arī nāk tas brīdis, kad ļoti svarīgi, ka man šķiet, kad es gribu atdot visu tam, lai tā kāds notiktu, un tad es varbūt arī dažkārt pārcenšos, un tad es saku, es nelaimīgs, ka man neizdodas, un tas veido kaut kādu tādu psiholoģisko spriedzi, kas varbūt nav vajadzīga. Nu, būtu tagad svarīgi, saku, jums ir tev tāds vilnis ir, lai tas viss nepaliek tikai Latvijas līmenī. Es nesaku, Latvijas līmenis ir mazs, bet ir kaut kāds mums, nu, kaut kādā ziņā arī cilvēkiem, un izklausīsies šausmīgi, bet ir tāds kā derīguma termiņš, līdz kaut kā, bet tas tā tiešām ir līdz 40, cik gadiem mēs varam izdarīt to, līdz 57 mēs vispār varam kaut ko izdarīt, un pēc 57 praktiski mēs tikai dzīvojam uz darba augļiem. Ja tu savu meistaru skaitli, savu periodu zelta tagad izšķiedīsi, tu nebūsi ar to pēc tam gandarījumā. Nu, tas ir tas, no kā es baidos visvairāk dzīvē. Un es tiešām sekošu līdzi ārvi, es tev uzrakstīšu. Paldies. Es ļoti novērtēju visu, ko jūs man sakat, tā kā paldies tev. Tas ir superīgi. Tas ir lieliski, es domāju, un te nekas nav tāds, tas ir viss saskaņā ar numeroloģijas, arī tiešām tev pētīju, un es domāju, nu ideālāku manu viesi atrast kā tevi grūti piemeklēt. Man tāpat apusē, kad tieši īstajā brīdī man saka tos vārdus, kas man tiešām jādzird, tā kā paldies. Bet režīmu disciplīnu tev ir... Pie tā ir, nu, pie tā jāstrādā. Jo tev tas 7. nav, to, ko es arī teicu, un rekord tev tas būs arī rakstīts 7. prasa, jo redzi, tad, kad mēs nestrādājam ar savu disciplīnu, tad mums ļoti daudz kur hauss, visādi nepareizi, un tur sākās ļoti daudz viss kaut kas nepareizais. Kā mēs esam tā kā gan fiziskajā, gan garīgajā tā kā disciplīnā, disciplīna ir pamats. Jo kā ir, tu esi gan talantīgs, tev viss ir, bet ja tu nebūtu tajā disciplīnā, tad tas arī var kaut kur, nu es saku, es gribētu tev viss izdodas, es tev ticu, ka tev viss izdosies, tu zināsi, kā pieņemt pareizos lēmumus, nu kaut kā tā kā, tev ir vēl jautājumi kādi?
Laikam, šis bija tas, kas man tā vairāk satrauca, ka vai man vajadzētu. Man liekas, es arī pats saprotu, ka nevajag izdegt, tā pašā laikā ļoti ir visu laiku jābūt kontaktā ar sevi. Kontaktā ar sevi tas ir viss pareizākais, ko tu pateici, un ļoti pareizus cilvēkus apkārt. Jā. Kuri grib ar tevīm kopā tos lielos sasniegumus, nevis, ka tev nedod Dievs kaut kur novelk. Es to negribu, tas tā nenotiks. Tev ir savs drives, tu ies uz priekšu. Tev ir tas globālais, kas tev ir jāsasniedz. Arvi, paldies tev liels par sarunu. Kur tev būs ko lasīt, ko uzzināt. Starp citu, ja jums ir arī kāds jautājums, Arvim, vai arī jums ir līdzīgi skaitļi, kā apziņas skaitlis 1, kas ir caur 19, vai jebkāds cits jautājums, ko jūs vēlaties noskaidrot, obligāti rakstiet komentārā, un mēs padomāsim, kā jūs iepriecināt. Sadarbībā raidījuma atbalstītāji X3000, jo tieši X3000 dara mūsu sarunas jaudīgākas. Paldies! Āri, paldies tev. Tā kā lai tev ļoti veiksmīgs brauciens uz Dubaju. Radi kaut kādas jaunas lietas kopā ar savu producentu. Un es turpināšu sekot līdzi, izpildīšos TikTokā un viss notiksies. Paldies, es milzīgs. Paldies, es reāli ļoti tiešām novērtēju. Man liekas, tas laiks, kurā arī atnākt pie tevis un... Bija tā, ka man bija nenormāli iespējams, bet zināju, ka šis būs ļoti vērtīgi, un tas ir tiešām viss, ko man vajadzētu dzirdēt. Paldies tev! Superīgi, paldies tev liels! Ļoti patīkam dzirdēt. Super! Paldies!